Tā sākam, jā. Pagaid, es nevaru to video skatoties, to dēru. Es tā rāds visu laiku vajag saņemties nopietni. Visu laiku ziedz, tā tik daudz, ko tur sanāk graizīt, es nevaru vienkārši randam. Bet jau normāli, tas ir dabiski, mēs tur rēcam un ķiķinam un tas ir normāli. Kā pašs sākums. Idioti. Tā, sākam, jā. Čau visiem, šis ir kaut kas jauns kanāls. Un kanāla doma mums ir jau sen bijusi, vai ne? Ir kāda laiciņa. Par to, ka visādiem pasākumiem braukā un man arī cilvēki rakstījuši, būtu interesanti pasīties visādus video, visu, kā tev ir gājis, kas un kā, jo, esmu bieži visur. Tu esi ļoti jau atpazīstams, zināms. Jā, es esmu ieguvis. Tavs. Atpazīstamība bieži jau man jau zina pēc mašīnas, nevis pēc manīm. Tas īkais arī beidzot ir nopircis savu auto. Beidzot esam atraduši, ko mēs īsti tā kā... Sākumā mēs domājam kaut ko citu, vai ne? Jā, Phaeton 5.0 dīzel. Tāpēc, ka, sekos manās pēdās, bet ne, beigās esam nonākuši pie Audika. Protams, 1.9, Quattro un tā tālāk. Pa manīm droši vien baigi nestāstīsim. Gan jau zinat visu. Protams, ja gribat... Ko es braucot tejien arī domāju, komentāros ierakstīt, vai vajag katras mašīnas apskatu. Kādas viņas ir, apiet apkārt, apfilmēt, jo droši vien mēs šodien to nedarīsim. Šodien mēs vairāk parunāsim par to, kas mums ir plāni, kas mums ir mērķis, iepazīstamies, kas mēs esam. Un tā jau redzēs, jo mums ir nākošais videos apfilmēts. Jā, kuru es editoju. Jā, diemžēl apstākļi tādi, kad ar ko mēs filmējam, ir viens GoPro, iPhones, un diez vai, kad es savu Xiaomi vispār kaut ko filmēšu. Jā, es kaut kādus dažus kadrus caur iPhone, kurus vajag tā mazliet smukāk, bet tā visi vlogi, viss būs caur GoPro. Jo, nav budžeta. Viss budžets aiziet. Katram aiziet savās mašīnās tieši tā, un vai mēs pirksim kaut kādu tehniku, skatīsimies, kā mums tais aiziet, cik mums pašiem ir brīva laika to visu darīt un vēlmi to kvalitīvu. Gribās jau kvalitīvu, bet zinām, cik tas viss maksā, un tagad investēt, es nezinu, tur vajag pamēģināt sākumā, vai tas aiziet. Jā, investēt pāri 1000 naudu, vai labāk ielikt to naudu šitajās mašīnās, tad attiecīgi skatīsimies. Bet, jā. Tas ar laiku. Atstājiet komentārus, vai gribat katras mašīnas apskatu. Tā galvenā doma ir, pasākumi, un nākošais, visinteresantākais jums varētu būt sīkā Audiks, jo viņš pagaidām ir pilnīgs stoks. Mēs viņu čips vienīgi viņam ir virsū, ko mēs pārbaudījām. Jā. Tiksim līdz tam. Mums primāri laikam būs interesantākais, jums varētu būt tieši šis variants, cik tad izmaksā uzbūvēt to 1.9. Jo mēs droši vien video ik pa laikam tiksimies kaut kur šitādā konceptā, un tad mēs apspriedīsim, cik ir iztērēts, kas ir jātaisa, kas ir tā. Bet mēs nevilksim paši līdzi katru mēnesi, cik mēs tērējam. Jā, mums fonā ir tāda lieta, tie, kas zina rumpuls līdlauku. Jā, tas būs interesanti. Diez vai, ka mēs minēsim standarta lietas, ko mēs darām, kādas ceļas apkopes un tādas lietas mēs neminēsim cenās, jo... Degvielas, cik iztērēts degvielas. Tagad arī mēs gaidām koilas viņam. Cenas mēs nesāksim, jo tas pie jaudas baigi neko neietekmē. Tehniski jau pātrina tavu mašīnā uzsākot un arī līkumus. Un padara viņu arī smukāk. Jā, tikai tās koilas. Jā, tur mums ir 5 ar koilām, 2 mēneši viņas nāk un nenāk. Un nē, viņi 2 mēneši vēl nebija izsūtījuši, un tagad, kad viņiem sāk kritīgas pabot ar e-pastiem, viņi tā, točnu, DPD nav vispār saņēmis tādu, labi, izsūtīsim vēl vienreiz. Būtu jau stilīgi, ja 2 atnāktu. Jā, tur ir piedzīvējums. Es nezinu, tur pat diskiem, ko uzliks, kaut kādas lampas taisīs, vai salonu, vai tonējumu, kas arī jālabo. Nākamie cilvēki. Tā ir rumbula. Ar ko šitais viss ir mums sācies, kā jau visiem, man liekas, ar rumbulu, tāpēc tāda nostalģiska vieta atbraucām uz startu. Tur, kur viss sācies.
Un jā, jo man bieži prasa par to, cik ir izmaksājis 1,9, jau vairs atbildēt nevar, jo sākumā es tā kā skaitīju līdzi, bet tad es atmetos. Nu, tas, ka tev arī ir, nav vienā reizē būvēts. Man vienā reizē uzreiz būs jaudas leciens, tev jau pakāpenis. Jā. Un tu katru reizi iztērē to naudu. Jā. Nu labi, ķeramies pie tava apstāsta. Tas ir B6, AVX 1.9, 6 kārba, kvatra, esīša bodykits, nevelti kanāla nosaukums ir tieši tāds, kāds viņš ir, jo mums abiem ir vanabi esīša vizuāli. Bet 1.9 vismaz ātrāk motoru. Jā, stāsts ir tāds, ka mēs viņu dabījām no Jelgavas šo Audiku. Jelgava. Mans arī ir nācis no Jelgavas. Es teiktu, tur kaut 300 metru no abām pirkšanas vietām pa lielam bija. Jā. 3 mēneši. 3 mēneši un 2 dienas Audi bija pie manī. Jā. Kas tajā laikā ir izdarīts? Mēs viņu nopirkām. Mēs jau viņu nopirkām ar defektu. Izpūsta galvas blīve. Un viņš jau viņu ilgi bija braukājis. Jau ļoti labu laiku braukājis, jā. Labi, defekts nav liels. Sapratām, ka, interesi pēc jau tāpat jāceļ tā galva nos, lai redzētu, kas ir ar motoru. Vai vispār tur ir jēga viņu būvēt, vai nav. Un tad viņš ir nonācis mūsu rokās. Pēc nedēļas, man liekas, bija Dainodejs, vai ne? Audi Latvijai, jā. Es biju pieteicies jau. Es uzrakstīju Ervīnam, vai ātri varam vēl paņemt B6. Ja tās vietas tur cik ir, tik ir, bet veiksmīgi viss sakrat, ka jā. Mums tirgojot, viņi teica, ka viņš nav čipots. Jā, to ļoti uzspied, ka nav čipots, bet viņš labi iet, tāpēc jau labi saglabājies. Tur daudz mainīja ceļus un visi kārtībā ar motoru. Jā, siksnis pastoties, jā, tur tā arī varēja būt vizuāli, kā ir, kā viņš stāsta, viss labi izbraucam. Es arī saku, priekš to, ka baigi labi iet, un tās apakšas ir, un viņš tāds, jā. Ka tās apakšas viss ir labi, tiešām labi iet, un kā jau TDRā smējās, ka stokā 1.9 neiet. Neviens normāls cilvēks nevarētu pateikt, ka stoka 1.9 iet, jo 130 zirgi, kvatrā pilnā komplektācijā, un tā, ka viņam nevajadzētu kustēties, viņam vajadzētu teikt, ka viņš diezgan sūdīgi iet. Labi, viņš ir kā iet. Labi, tiekam uz jaudas stenda. Manējam dabujām 333 zirgus. Un cīkiem bija 165. 165, jā. Tātad skaidrs. Motors ir čipots. No stokas 130 zirgu motoru tu nevari dabūt 160 zirgus, neko nedarot viņai. Jā, vēl limpā iemetamam vienreiz. Un ālnie dūmi, kā varēja jau bija tādi norādījumi, kad ir jau kaut kas darīts ar čipots vai kaut kas darīts motoram. Jā, un tād, un tajā pašā sestdienā izmērījām jaudu, un pēc pirmdienu ordeņa jau bija pieteikts. Jā, pie TDR jau Audiks bija. Pie Lamberta, kad ceļam nost galvu, skatāmies, kas tur ir, samainam to blīvi, un tad domājam, ko mēs daram vispār tālāk. Kāds bija storijas, noceļot galvu. Tur bija tāds žops, tur ir tā sadils, viss ir tik slikti. Jā. Es pieļauju, ka sīkam būs interesanti meklēt par čatiem. Jā, mums bildes. Video bildes viss ir, un jā, secinājums galva ir plaisās, sadaleni sadilusi apaļa, bloks ir izdilis, virzulis tā gandrīz uz sānieku uzstās konējumu, nav līnijas. Divnieks jau. Gandrīz vai jā, varētu teikt, jau blokā izveidējies divlakrīgais jau ir. Grošs secinājums ir tas, ka tādu motoru nav jēgas vispār celt un būvēt un neko darīt, jo nav starta. Jā. Bet tas pierādās to, ka uz stenda mēs dabījām 165 zirgus ar sadilušu motoru. Precīzi tik dzīvi ir tie 1.9. Man turbīnas otru pusi griež. Jā, tā sita apakaļ, ieplūdz kolektorā tā, ka pie turbīnas pieliekot jūtu, kā sita atpakaļ. Tik precīzi sadilis motors, bet viņš ir attīstījis 165 zirgus. Vairāk nekā no rūpnīcas. Vairāk nekā no rūpnīcas. Tas pierāda arī, ka pērkot mašīnu, viņu uzzanot uz stendu, nevari pateikt, vai viņi ir kārtībā, vai viņi nav kārtībā. Jā. Bet, tajā stenda dienā jau mēs atradām cilvēku, kurš pārdod 1.9. Jā, pazīstams viss, ka
mājā plauktā stāv 1,9, jo, ja godīgi īstenībā, visi vienmēr smējās, tie 1,9 jau neko nemaksā. Nu, viņi nemaksā, bet viņi arī nav tādā stāvoklī, lai šitādu arī mēs varētu pēc tam tirgot, teikt, ka, nu, standarta 1,9 un viss. Jo paši viņi visi tādi, viņi ir nobraukuši drausmīgi daudz, un viņi ir sadiluši, un atrast dzīvus detaļas ir diezgan pagrūti. Es savējiem arī meklēju pagājušo to motoru, un, nu, nav viegli, un neviens īsti negrib celt tās galvas nost un pastīties, vai tiešām tur ir labi. Bet te bija labs piedāvājums, izklausījās labi. Cilvēks bija gatavs un mieru arī nocelt galvu, pastīties iekšā, vai ir labi vai nav. Sasūtīja visu info, kad ir, ja vajag, tad... Braucam uz Smilteni. Braucam uz Smilteni, jā. Tā mēs aizbraucām, paņēmām citu motoru, 100 eiro. Jā, bet pliks motors tā, ka, nu, tikai bloks cilindri. Nu, jā, mums ir pliks motors, teiksim tā, bloks ar galvu un... Bet taisni, tas ir tas, ko mums vajag. Jo tīri teorētiski pirkt pilnu motoru mums nevajag, jo visi jau pa lielam šito var aplasīt, to ģenerators, visu pārējās tehniskās lietas. Plāns mums ir 300 ar kaut ko, vai ne? Jā, pagaidā. Sākumā plāns bija līdz 300, bet, nu jā, te viens pārdomāja, ka vajag tomēr 300 plus zirgus no viņa dabūt. Līdz ar to tur ir vienkārši no stoka paliek bloks, galvu un... Nu, galvu arī portē viss, jau vairs neskaitās visi toks, ja portē galvu. Jā, pēc būs interesanti, pa visām tām cenām mēs varēsim izrunāt visu. Dotajā brīdī investīcijas ir bijušas saprast, cik slikts ir šitais motors. Ir saprast, ka mēs ar šo motoru braukājam un paralēli uzbūvējam to jaudinieku. Jā. Un pēc tam vienkārši samainīs. Jo, nu, ielikt un pēc tam pa tiem soļiem iet ir diezgan pagrūti un dārgi un laiks un vieglāk ir atsevišķu motoru uzbūvēt un... Un tad būs viens leciens jaudā, būs bigs pils. Nu, nebūs jau. Mēs jau par šitā arī esam runājuši, jo cīkais ir pieredze, vienmēr braukāt man blakus un viņš zina, kā tās mašīnas iet un nebūs tas tāds pirmais, wow, ko man tagad dzīvē darīt un visas problēmas ir atrasinās un tād. Un tas tā nedotiek, diemžēl. Un... Nu, malnais joks mums starpā ir tas, kad cīkais būvēs to motoru visu un ziem nošķilsies. Līdz ar to attiecīgi mans motors paliks tā kā man varbūt. Es varēšu no viņa atpirkt pašizmaksu, cik ir sabūvēts. Priekš mazums nokauju kārtējo savējo motoru, kas arī nebūtu nekāds brīnums. Jā, jo mans 1,9 tur vismaz cik mēs skatījāmies, neviens švīks, neviens plājs. Jā, tur viss tiešām... baigi labi. Jā, pat vēl pa sīkā šito motoru, kad cēlām nos to galvu, aizveda noslīpēt un noņēma, lai noslīpētu galvu. Vēl apstāsies. Jā, arī varbūt grib arī pastāstīt savu brīdu. Jo šitais jau arī jau gadiem te braukā, gadiem. Jā, nocēlām to galvu, aizvedām noslīpēt un galvai noņēma 0,12. Tas ir tā hujā priekš galvas. Tā galva ir līga. Viennozīmīgi līga. Un cik tur ir ilgi braukās, tur arī blokam droši vien ir augsts sadilus. Un tur ir viss slikti, jā. Tagad mums ir ārā klucis. Un tur darīs visu, kā vajag pēc grāmatas. Uzreiz jauksim apakšu ārā, samainīs gredzenus un visu kaut ko. Jo man dotajā brīdī īstās problēma ir ar gredzeniem, kas tiek pamazām risināta. Jā. Jā, jau nopirki motoru, nebija švīks, viss kārtībā, bet gredzenus neapskatījās. Un... Jā, un tur arī izstās, ka viņi ir no šoka iecepušies, cik šokā tur braukājuši. Un, jā, tur ir maza laža. Es biju iedomājies, te būs klusāk. Jā. Vēl joprojām apmeklē cilvēku Rumbulas lidlauku un uzķēpuri nos. Iegriezās iekšā gaņā. Jā, es nesināju, ka tur var aizbraukt tā vēl. Nu, labi. Nu jā, aptuveni tā doma ir, tad varēsim pavilkt cenas. Jo visi vienmēr interesēs, cik tad izmaksā. Bet te atkal būs tā, ka lielais projekts, nevis tāds mazais kaut kādi 2,5 turbīna. Jā, bet EDRM tikko ir iznācis budžeta bildes, cik izmaksā pilnīgs budžets, tad te īsti budžets nebūs. Diemžēl nebūs, jā. Man jau tagad laiku aiziet Audi kā naudu, lai taisīti, lai... Jā, jo ir
tās standarta problēmas, kas ir jātais, tur atspērs mums bija salūzusi, uzsūtījām koilas, tur apkopītas un eļas, un tas tāpat viss maksā un prasa līdzekļus, un lētāks tas nepaliek. Sponsoru mums nav. Tās Es negribu vairs griezt galvu, man jau ir apnicis turiet griezt galvu, tās mašīnas ir tik daudz. Es tiešām iedomājos, ka te neviena nav. Nē, te nav ķieģels uzlikts, te drīkst. Mēs iebraucām viennozīmīgi. Mēs nepārkāpjam likumus. Jā. Tad aptuveni tā, ko mēs vēl tādu varētu izstāstīt? Droši varat komentēt visu, kas jums interesē, ko pastāstīt vairāk, jo tas tiešām tāds pirmais video. Paši mācamies vispār mēģinam saprast, kā šis viss ir un... Mācamies no TDR. Jā. Jo TDR tagad ir baigi sācis ar YouTube nodarboties un tas bija tāda arī grūdienis mums, lai mēs arī kaut ko sākam darīt. Jā, tas bija tiešām tāds pēdējā brīža, pēdējais grūdienis ar to, ko mēs sapratām, kad nē, vai mēs arī kaut ko varam uzsept, jo, es saku, visu laiku bijis kaut ko filmēt, kaut ko, jā. Mēs daudz pasākumiem visur braukājam apkārt, viss. Tāpat ir ar mašīnas patīk. Mihiņu kopā braukāts, ir filmēts, ir zināšanas, viss kaut kādas uzņemtas, visā tajā ir kontakti, viss ar gadiem iekrāti jau. Nu tev, ne man. Tās gribu šķīru. Labi. 21. gadsimts ienāk mašīnās. Jā, mums vispār gadu atšķirība mašīnām tikai. Jā, interesants fakts, jā, ka mums ir gadu atšķirība mašīnām. Man ir 2000, tas ir 2001. Priekš abiem ir tas, kad ir priekš B5 un B6 ir drausmīgi pilni. Komplektācijas ziņā tā, ka... Mēs arī šo B6 pa lielam paņēmām, jo viņš ir pilns. Viņam ir vieglāk gandrīz vai nosaukt tekstus, kas viņā nav, nekā kas viņam ir. Man ir tuvu tam storijas, arī ir maksimāli pilns. Tā, pa manu ir, es nezinu, lielākā daļa jau tāpat gandrīz visu zina to mašīnu. Šaujoši lieliem domiem 1.9 visiem. Lieliem diskiem, kas atļaujās dragreisā skrieties ar 19-niekiem, nevis viegliem, viegliem diskiem. Lai gan man 19-nieki ir diezgan viegli. Salīdzinoši priekš 19-niekiem viņi ir viegli. Es šonadēļ pasvēru darbā diskus ar riepām. Man ir 17-nieki, kas ir 2,5 kilogramu smagāki nekā 19-nieki. Jā, tie 17-nieki ir drausmīgi. Bet tie ir visi stoka diski tādi. Nu, viņi smagi, tāpēc jau viņi mazāk plēsā, jo tur ir vairāk metāli. Viņi ir izturīgāki. Jā. Es par arī kaut ko līdzīgi viņu diskiem domāju. Arī tā pati firma. Bet, nu, jā, redzēs. Mazliet savādāk, bet līdzīgi. Bet es saku, tu varētu būt interesanti taisni sakot sīkā Oģikam. Jo tā jau tur viss ir izdarīts gandrīz, vai tur dažas lietiņas tikai... Jā, man ir... Līdz. Bet, nu, tu visu laiku tā saka, nu, tolta apstāsies. Tā arī tas, diemžēl, neapstājās. Es nezinu, varbūt tas ir labi, ka tā. Vismaz ir interesanti, nav garlaicīgi, nav tās rutīnas. Jā, tu nezinu, vai tu šodien aizbrauks uz darbu vai ne. Jā, bet esmu nodrošinājies vienmēr. Tā kā, jā, runājot taisni par manu Oģiku, tad dotajā brīdī mums ir 333 zirgi. Dotajā brīdī esmu dabūjis sadaleni. Lielāko, ko var ielikt stoka galvā, nebodificējot galvu. Jā. Šodien biju pie TDR. Jā. Tāpēc skatīsimies. Tur ar to sadaleni varētu akceptēties, kad ieliekot, sapratīsim, kad tiešām ir krasas izmaiņas. Tad ir secinājums, jā, ka tiem gredzeniem, ja nav krasas izmaiņas, tad vajadzētu kaut kur problēmai būt citur, bet dotajā brīdī mums nav vairs ideja, kur ir problēma, kāpēc mums ir tik maz zirgi. Ja būtu jābūt 400 reāli. Jā, vajadzētu būt kaut kam pie 400 vispār, jo tepat netālu Igaunijā ir arī cilvēks sabūvējis, pie jukuma regulējies un
atšķirība ir sadalanē un interkulorī, cik es sapratu. Un viņam ir 410 zirgi. Man arī tas cilvēks pats ir rakstījis pēc Daino DK, kas ar rezultātiem visu, un arī cilvēks nesprat, kāpēc man tik maz zirgi ir. Tāpēc, jā. Tā kā viņš ies vēl labāk. Un visi jau tagad, kuri pasēž blakus, ir... Jā, līdz šim ir bijis interesantākais fakts, kad ir video, kur es ar cūku uzskrienos. Gan jau ir kadrs tagad. Un jā, es cūku, protams, man izliek vienos vārtos, iedod 3 korpusus vai pat 4. Un pie 90 km/h viņš jau man ir blakus. Cūkai tajā brīdī 390 zirgi, man ir 333. Pie tā zirgu atšķirības, nevajadzēja viņai tik ātri mani saķert, bet, kā jau Jānis runājām, tad tā atšķirība jau ir taisna tajā svarā. Šodien salīdzinājām svaras cūku ir 400 kg, kaut kur vidēji vieglāk pa manu auģiku. Tie 400 kg ir precīzi tik dakujā, lai tā cūka tā lidotu. Jā. Tā jau tev ir izrauts salons ārā. Jā, un man jau tā ir izņemts gandrīz viss salons. Man ir izņemta aizmugurē beņķi, grīda aizmugurē, zapaska, visi āķis, visi dankrati, visu, un esmu nometis 65 kg no aizmugurs un to nenormāli jūtu. Bet es nezinu, es īsti nekad neesmu tik ļoti iesprintis to dragreiz būt uz tām pirmajām vietām, tāpēc es arī ar 19 skrienos. Un... Ar stilu. Ar stilu, jā, un tas vienmēr visiem piedurs, kas tur iebraucu ar 19, nevis ar 15, kādām betijām, nesmitiem diskiem, kad tik ir rezultāts, kad es iebraucu skaisti. Teiksim tā. Pēc īsti draģis ir jā, bet top vietas tur laikam nepretendēšu. Tā, vairāk tā, lai brauc pa ielu un pakaitināt Ferārus tev. Arī paņemot uz TDR fonu, kur mēs it kā esam iekšā, un tā tad palākais laikam ir viens no tiem auto, kas nobrauc gadā visvairāk kilometrus. Uz visas TDR statistikas viņš ir droši vien, man liekas, top 3. Jo viņš arī tiek pa ziemu brauc, pa trasēm brauc. Kā pienākās? Ikdienas auto. Jā, viņš ir ikdienas auto. Ikdienas un sporta auto vienlaicīgi. Tā bija kur īstenībā ir jau domāts par to, ka pa ziemu viņu varētu likt ziemas miegā. Pagājušo ziemu jau tev viņš nostāvēja. Pagājušo ziemu, jā, viņš pa lielam nostāvējas pašā ziemas beigās. Viņu izvilku. Es tikko saliku motoru un gribējās vēl tos pēdējos ziemas priekšus paķert aiz asas, kas arī sanāca. Tur arī bija citas problēmas, kāpēc viņi īsti nebraukāja. Tie, kas zina, ir blakus efekti, ir samērā ātriem auto, lai gan dīzeļi nekad nav ātri un 1.9 netik, teiksim tā. Bija tāds, zināms, problēmas. Mūsu kārtējā mašīna atkal pabrauc garām. Nē, bet viņš pakās vienu draugu. Viņam iepriekš 2 lidoja. Man liekas, viņš par 2 vēl kā augšā. Bet, jā, tā, ko mēs vēl varam izstāstīt? Jā, mums ir DR pasākums iefilmēts, materiāls viss top. Šitajās brīvdienās mēs dodamies atkal uz pasākumu, gan jau kaut ko arī iefilmēsim. Nesolam video tur gan katru nedēļu vai toši, ka katru mēnesi būs kāds video. Pieļauju, pat vasaras sezonu varētu viņi tā kā biežāk būt. Ziemā trases. Slēgts ielas. Slēgts ielas. Nav, nebūs uz ielām. Es toši vairs ziemā neko nedaru, to esmu sen atmetis. Šitais droši vien to darīs un paprasīs visas tiesības un nošils to mašīnu, kā jau minēju, un motors tiks vismaz. Kaut kā tā. Pat lielam? Nē, ko piebilst. Šādi, ko vajag stāstīt? Smukas mašīnas. Labi, manējā nav tik smuka, bet būs. Cerams, būs, jā. B6 jau, kā visi zina, labāks nekā B5. Ai, nevajag pa šito. Vienkārši vajag plusiņu pie Lambertē. Tāpēc jāsaka, ka B6 ir labāks. Jo tas cilvēks ir slips uz B6. Mums liela atsauce uz
Malnās Jankas garāža. Tur ir mūžīgs fights, kas tad ir labāks B5 vai B6. Protams, mēs labi zinām, ka tas ir B5. B6 ir tikai tāds pakaļdarinājums no B5. Labi zinām, B5 esīts izstās ahujēna, B6 esīts. Diemžēl Man vienkārši melns bufers, tāpēc ir ļoti skūmīgi, ka tas B6 esīšu punkts. Tikai zinātājs pamanā, ka tas Jā, esīts. tas vienkārši drāsas, tad, kur cilvēkiem tā, es pasaku, cits bufers maksā visu tā, ko? Kā tik dārgi, tur tik visi braukā ar tādiem buferiem. Nu, tā, visi nebraukā taču. Jā, man ir vienīgais, kas nav no esīšu spoguļi un aizmugurējais bumpers. Jā, man attiecīgi nav sliekšņi un aizmugurējais bumpers. Tā kā jā, nu, labi, tiekamies nākošajā video, Kas būs dēra, kurš ir jau filmēts iepriekš. Jā, tas bija īstenībā pirmais video, kas pēc tam, un ilgi pēc tam. Es nezinu, kaut ko mēs stostījāmies, laiki nebija un slikti tie laika apstākļi. Droši komentēt, ko mums vajag nākošajā apskats video uztaisīt, kad mēs tiekamies, izrunājam, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, kā ir bijis pasākumi. Un te jau ielaikojat, iekomentējat, piesabojat. Solam kaut ko mēģināt. Tā, čau. Rekam.